Jautājums ir sarežģīts, mūsu bet prezidentiem ir tik daudz ko stāstīt. Lūk, jā, viens gals ir tas, kas ir šī mājā, tas, ko mēs rādījām arī šodienas valsts prezidentam, kurš ir pirmais valsts prezidents, kas ar pirmā mēģinājumu iemācījis izrunāt Latvijas Nacionālais metroloģijas institūts, nesajaucot to ar meteoroloģiju. Oho. Ja? Lūk, pat man mēli mežģās. Lūk, tātad lielāka bilde ir šī te kvantu tehnoloģiju iniciatīva, kura tā kā lika pamatus kvantu politikai Latvijā, un tas ir attīstības noturības mehānisma projekts, kura mēs esam laika joslā kaut kur pa vidu, kura pamat darba masu veido pētnieciskais darbs, specifiskajās jomās, par kurām mazliet daļu no tām ieskicēja mums šodienas prezentācijas. Un otrs ļoti būtisks kvantu iniciatīvas iznākums ir jauni speciālisti, jauni pasniedzēji, jauni pētnieki, kas šīs lietas ir pārņēmuši jau no viņu profesoriem, un studiju moduļi. Un tie ir 4 studiju moduļi, viens Rīgas Tehniskajā universitātē, 3 Latvijas universitātē, kas būs pieejami mūsu maģistra un bakalaura studiju programmās un būs pieejami arī uzņēmējiem un citiem interesantiem, gan pat pa daļām, ja, līdz kvantam 2 kredītpunkti. Ja. Tā kā tas ir svarīgi veido pamatu, lai mēs uz kaut kā varam būvēt tālāk, jo šaurā vieta visā pasaulē inovācijās ir talants, ir jauni cilvēki. Lūk, tā ir tas viens zars, tas arī Zanes slaidos ir parādījis, tie ir tie 6 miljoni. Ir vēl 4 plus 4 miljoni. 4 nāk no Eiropas kopējā budžeta, 4 nāk no Latvijas, un tās ir tas otrs gals. Ja? Man pasaules kvantu dienas kontekstā patīk tāda metafora ar gredzenu pavēlnieku tie, kas skatījušies, ja? uz to lielo kauju, lai iekarot pasaules tirgus, ja? Mums ir armijas no dažādām pusēm tiek aicināts. Lūk. Un te ir tieši tas gars, kuru ļoti labi man šķiet Zane nodeva savā prezentācijā, ka tu jau šodien apgūsti to, kas tev var noderēt rītdien. Ja? Jo tad, kad tā rītdiena pienāks, tad tajā priekšrocība būs tiem, kas saprot, kas notiek. Un tas padara Latviju par quantum ready, angliski, ja, par spēju uzņemt kvantu tehnoloģijas, un tas ir ļoti praktiski jautājumi, kas ir saistīti ar kvantu drošo sakaru ieviešanu, izmantojot jau tagad tirgu nopērkamas pirmo paudžu iekārtas, lai mēs arī krātu šajā te lietišķajā jomā savu zinātību. Tā kā tie ir 2 lieli projekti, otru projektu vada Latvijas valsts televīzijas un radio centrs, un par to, ko tieši tur dara, klausoties šodienas raidījumu zināmais nezināmai vakardien ļoti labi izstāstīja kolēģi, un tā ir arī tāda vēl viena aizraujoša dimensija. Un tad trešais, kas burtiski ir iniciatīva no valsts elektronisko sakaru centra, un tas tur arī tādu lielu zīmolu mūsu telekomunikāciju industrijas 5G tekritori. Pagājuši gadu bija liels fórums tepat Rīgā, kurā tika parakstīts sadarbības memorands starp tiem daudziem spēlētājiem, kurus es parādīju arī savas prezentācijas beigās. Tur ir gan Latvijas kvantu iniciatīvas partneri, gan šī kvantu infrastruktūras projekta dalībnieki, gan citi uzņēmumi, kur tā vai citādi ir aktīvi vai pievērsuši savu uzmanību šai jomai. Ja? Un man šķiet, ka veidojas tāds labs ieinteresēto pušu fórums, kurā mēs arī viens no otra varam mācīties, un zinātnieki mācās uzņēmēju domāšanu, uzņēmēji aprod ar to, kas ir projekta izstrāde un kas ir inovācijas, kas maina citu spēlētāju uzvedību, un tad jau mēs esam arvien gatavāki tos resursus fokusēt tur, kur ir izdevības. Tas tā kopumā, varbūt to ainu iezīmējot. Turklāt tie mūsu klausītāji, kas šodien pieslēdzās, dzirdot visu iepriekšējo runātāju prezentācijas, teiktu, arī piedalījās tādā kvantu izrāvienā, salīdzinājumā ar to, kur viņi bija vakar. Es ļoti ceru, jā, mums arī pašiem tas pirmais mēģinājums, ka mēs tādā plašā lokā esam iznākuši, vēl atkļūdosim tāda, preview tas, kam mēs esam gatavojušies, un es domāju, šīs ir īstais fórums, kurā to atklāt, vai ne? Andri, mēs jau tā memoranda partneriem esam to atklājuši, ka 2026. gada janvārī Rīga, Latvija kļūs par pasaules kvantu tehnoloģiju galvaspilsētu, jo šeit Rīgā norisināsies pasaules lielākā kvantu informācijas konference ar QIP 2026. Ja?
Lūk, un tas ir tāds pasākums, kas paveicams visiem tikai kopā, un mēs domāsim kopā ar visām iesaistītām pusēm, kā tieši Latvijas ekonomika, kā tieši Latvijas vidē gūt maksimālu ieguvumu no šāda starmešu gaismas. Ja, neļaujiet nevienam jums teikt, ka Latvijā šajā ziņā nekas nenotiek. Vienkārši neko nezinu. Maigi izsakoties. Vai ne? Galvenie darbības virzieni, tā rezumējot, par ko mēs esam runājuši, ir kvantu algoritmi, programmatūra, kvantu sensori, ierīces un kvantu komunikācija. Un sāksim mēs ar kvantu algoritmiem. Ļoti tādu īsu kopsavilkumu. Viena no tādām zināmākajām kvantu tehnoloģiju jomām, taču Latvijā nav nevienu kvantu datoru, kā mēs noskaidrojām. Kā notiek pētniecība un vai Latvijai būtu nepieciešams kvantu dators un ko tas dotu? Pat tad, ja mēs esam par to runājuši, Ambaņkungs lūdzu vēlreizīti. Kaut kādā brīdī būtu nepieciešams, jautājums, kurā brīdī un cik liels kvantu dators. Jau šobrīd mēs tajā kvantu datoru tirgu redzam, ka ir mācību ierīces pat par 20 000 eiro, ir pamatīgāks ierīces par 500 000, ir vēl pamatīgāks ierīces par 20 miljonu. Ir ierīces, ko tirgo izglītībai, ir ierīces, ko tirgo lielāku valstu valdībām. Tad jautājums, kur mēs šajā skalā sevi noliekam? Es domāju, ka sākam ar kaut kādu ierīci priekš izglītības. Tas noteikti būs labs veids, kā studentus aizraut, ka viņi var savus kvantu algoritmus izmēģināt ne tikai abstrakt uz papīra lapas un ne tikai caur mākoņu pieslēgumu, bet arī caur ierīci, kas stāv viņiem uz galda. Var tai ierīcei pavērt vāku, var paskatīties, kas viņai ir iekšā. Tā kā šis ir kaut kas, ko es patiesībā gribētu realizēt tuvāko pāris gadu laikā, ka mums ir tāds viens mācību kvantu dators, tad nopietni ierīces, aug iespējas Eiropas mērogā pieslēgties pie ierīcēm, kas ir citur, skatāmies, sekojam, kā tas konteksts attīstās. Tas pirmais Eiropas uzsaukums par kvantu datoru uzstādīšana Eiropas lielijaudas skaitļošanas centros viņš bija vērsts tā, ka tām vietām, kur tie kvantu datori tiek uzstādīti, tām ir jābūt ar tādām pietiekami pamatīgām Eiropas tradicionālās skaitļošanas jaudām, tādām, kas mūsu reģionā, respektīvi Eiropas jaunajās dalību valstīs ir aptuveni kaut kur kādās 4 vietās, neviena no kurām nav Latvija. Bet tātad mums ir varianti un arī gradācija ir pieejama, bet tas, ko es dzirdu, tā tad ir jau kaut kādas faktiski fiziskas ierīces, kuras varētu nosaukt par tiem kvantu datoru prototipiem? Jā, kvantu datoru prototipi vai, kā tas vārds jau izskanēja, near term intermediate scale noisy quantum devices. Skaidrs, jā. Tātad gana vēl joprojām gana trokšņains, gana nestabils un pārbaudāms rezultāts, bet joprojām tātad iestādes ir. Labi. Kvantu dators nav vienīgā ierīce, kurā šīs tehnoloģijas tiek lietotas, tāpēc nedaudz jautājums, kādos vēl sensoros un ierīcēs kvanti tiek lietoti? Un vai šīs ierīces jau pastāv? Guntai, protams, jautājums ir attiecīgi, jo viņi ikdienā jau ar to strādā. Jā, tik tiešām ikdienā eksperimentāli izgatavojam un pētam ierīces, kuras, diemžēl, ar acī redzēt nevar. Par sensoriem bija šodien ļoti laba prezentācija, par tiem es sīkāk ne, bet vispār, kas ir kvantu ierīce? Tad ierīce, kurā mēs spējam kontrolēt, manipulēt dažādas kvantu mehānikas likumības. Un, lai to panāktu, tā ierīce var būt makroskopiska, bet, ja mēs skatāmies uz nanoelektronikas ierīcēm, kur gribam, lai elektroni dara darbu, tad mēs šīs ierīces izgatavojam ārkārtīgi smalkas un tos lādiņu nesējus elektronus mēdzam ieslodzīt vienā dimensijā, 2 vai pat veselās 3. Un tad ieslogot lādiņu nesējus mazmazītiņās kastītēs, mēs sākam redzēt kvantu efektus, kurus makroskopiskiem materiāliem mēs nenovērojam. Un tad vēl viens svarīgs komponents ir zema temperatūra. Tad kriogēnas temperatūras, tie ir milikelvini,
kelvini, un tad šādos apstākļos tās ierīces rāda savu kvantiskuma dabu, un to mēs varam izmantot, pētīt, eksperimentāli skatīties, kā tas strādā, un kādas jaunas īpašības mēs no tā varam paņemt sev. Stāsts ir faktiski par izmantošanu laboratorijas apstākļos, nevis kaut kādu tur sadzīvisku pielietojumu. Tā ir, jā. Bet teiksim tā, ierīču prototipi, kuri tiek pētīti eksperimentāli, ir arī teorētiski pētījumi, tie ir metroloģijas jomā, kur tiek izgatavotas nanoelektronikas ierīces, kas ir, lai iegūtu visprecīzākos mērījumus dažādiem fizikāliem raksturlielumiem, kā piemēram spriegums, strāva, bet ne tikai, jā. Te uzreiz arī jautājums, cik ilgs posms no jaunu nanomateriālu izstrādes līdz lietojumiem prototipiem, vai šāds laika nogriezis gana vilinoši, piemēram, no uzņēmēju investīciju piesaists raugoties? Tās process nav ātrs, bet tas ir jādara. Jā, droši. Tas ir, ja mēs sākam no sākta galā, es varu paņemt dažus piemērus, kas mums institūtā ir komercializēti. Patiesībā tā ideja piedzimusi 7 gadus atpakaļ, pirms viņi sāka komercializēt. Tas ir tipiski. No 5 līdz 10 gadi. Bet tas, par ko runa ir par to, ka mēs esam ielikuši šajā kvantu tehnoloģiju vilcienā ne jau tukšā. Mēs taču ar tehnoloģijām un šeit nodarbojamies jau ilgu laiku, materiālu pētniecību, citu lietu, tā skaitā praktiskiem pētījumiem nodarbojamies. Un tas nozīmē, ka mēs pašreiz vienkārši skatāmies, kā tās iespējas un zināšanas un kompetences, kas mums ir, mēs varam pielietot arī kvantu pielietojumiem. Un tagad mēs sildam tās lietas, kuras patiešām industrijai atnāks, gadi 5 ir ātrākais, es tomēr teiktu. Bet es domāju, ka algoritmu ziņā tā lieta nav nemaz ne tuvāk. Ja? Tā kā mēs te visi kaut kādā mērā taustāmies šobrīd, ja? Un tā ir tāda interesants posms, kurā ir svarīgi mums no šīs kvantu tehnoloģiju no kartes nepazust, ja? Jo tad mēs patiešām nodarbosimies ar lietu, kur šīs zināšanas, viņas mums noderēs jebkurā jomā. Jo precīzāk mēs mākam manipulēt ar elektroniem, fotoniem, gaismas daļiņām, jo precīzāk mēs varam darīt to gan kā tradicionālās tehnoloģijās, tā kvantu tehnoloģijās. Tā kā tā patiesībā ir, zinām, ārā win-win situācija. Redz, te tāds neliels uzbrauciens. Ja šos datorus vecajā Nokia rūpnīcā ražo pat Somi, tad Latvijā vajadzētu katram uztaisīt tādu savu datoru. Kas ir nepieciešams, lai vispār šādas ierīces ražotu? Kādos apstākļos tas ir iespējams? Kāda ir tā situācija šobrīd? Redziet, lai tā ierīce strādāt, tev jāspēj manipulēt ar atsevišķiem elektroniem. Tā ļoti vienkārši. Tev viņus vispirms vajag noturēt tajā stāvoklī, kāds ir radīts, un to pavisam nedara vecajā Nokia rūpnīcā. Tas ir ārprātīgi dārgs uzņēmums, kurā, es nezinu, viņā kāds 100 miljoni investēti, man liekas. Tas, kurš būvē to Somu kvantu datoru. Un kas ir vēl diezgan baisāk no tāda industrijas viedokļa, neviens nezina, vai tā tehnoloģija, pie kuras strādā Somi, vai tā tehnoloģija, pie kuras strādā Microsofts, vai tas, kur nodarbojās Google, būs tā īstā. Tas, ka viņi visi šobrīd funkcionē, tas ir normāli, tāpēc, ka mēs taisam ar tehnoloģijām, kuras mēs šodien saprotam, izmantojam mikroelektronikā un mākam uztaisīt tādas mazas kontrolējumas, kur var atsevišķus elektronus, tā sakot, šaudīt šurpa turpu. Vēl cilvēki taisa datorus arī ar fotoniem. Tas ir, teiksim, ar gaismas kvantiem nodarbojās. Arī viņus māk kaut kur uzglabāt atmiņā un pēc tam atkal izsniegt ārā. Vēl viena tehnoloģija. Kura vinnēs? Es nezinu, bet mēs esam diezgan augstā līmenī šajā sacensībā iekšā. Un mēs nebūvējam Latvijā kvantu datoru, bet mēs būvējam tehnoloģijas. Tas, ko nodarbojas Gunta, tās ir viens no tehnoloģiju veidiem, kā var manipulēt, piemēram, ar elektroniem. Labi, runājot par kvantu komunikāciju.
Labi. Kas ir viena lieta? Viena piezīme. Mums vēl jāparunā atbildot uz jautājumu, kāpēc mums to vajag. Mēs tikai noskaidrojam, kas šobrīd notiek. Šī ir daļa no jautājuma, kāpēc. Ja? Tāpēc, ka jābūt garam un platam. Ja? Tas cipars, Zānes prezentācija bija cipars par tirgus vērtību kvantu skaitļošanas 40. gadā. Kā nebija tajā datumā, ir kļūdu intervals. No 0 līdz triljonam. Un to saka cilvēki, kas, teiksim, Itālijā pārvalda Itālijas kvantu iniciatīvu ar 300 miljoniem. Saka, mēs nezinām, kas no tā sanāks. Bet mēs esam iekšā un mēs uzzināsim, kur mēs esam. Mums ir atsevišķas jomas, kas varētu šķist, kas tad tur meteoroloģija kaut kādi pielietojumi. Visi pasaules meteoroloģijas institūti brauc pie mums prasīt, kā vajag tos kvantu sūkņus taisīt, kāpēc mums nesanāk. Amerikāņi iepaliek. Viņam nav tā zinātības, kas ir Eiropā. Ja? Kamēr NIST līdz Rīgai nav atbrauc, viņi neuztaisīs. Tie, kas būvē savus kvantu skaitļotājus, visi brauc uz Latviju un prasa Andrim, un ko mums tagad ar šiem dzelžiem iesākt? Ja? Šie ir piemēri, pie kuriem mēs pieķērāmies, un tad tas ir par to dziļumu un par to plašumu, tos, ko Andris jau ir iezīmējis, ja? Ka mēs esam gatavi uzņemt apgriezienus jebkurā virzienā un likt uz uzvarētāju, ja? Jo mēs jau esam spēlē, ja? Un tā plaša kompetence ir tas, tā horizontālā dimensija, ko mēs šeit sadarbojoties būvē. Vatsakot, aizmirstiet par to domāt kā par kastu, kur tu attaisīs, un tur būs mātes plat, ko kāds ir salodējis, vai ne? Eventuāli tā arī ir beigās. Tomēr. Ir ļoti praktiski. Tad to drusku vēlāk varam padiskutēt. Bet komunikācijas arī ir interesanta lieta, jā. Kas šobrīd reāli strādā? Mēs noskaidrojam par laboratoriju. Andrim, jautājums, kas šobrīd strādā? Tagad, kur var aiziet apskatīties? Tu man parādi. Jo, piemēram, ja es pie Guntas aiziet, viņi man parādīja, kur ir. Es teiktu, kur ir? Mēs parādītu. Palielinātu. Vai ne? Tas ir pa komunikācijām jautājums. Jā. Komunikācijas mums Latvijā notiek Latvijas valsts radio un televīzijas centrā, Matemātikas informātikas institūtā, TETā. Tās ir tās organizācijas, kurām ir pa vismaz vienam drošam kvantu sakaru ierīču pārim, ko var pielikt vienā galā vadam vienu, otrā galā otru un nodrošināt drošu atslēgu. Slepena atslēgu veidošanu. Es vēl pieliktu Rīgas Tehnisko universitāti, kurā savukārt nodarbojas to, kas bija prezentācijā, kā viena optiskā šķiedrā sabāzt ar vien vairāk un vairāk informācijas, tā skaitā arī to superjūtīgo kvantu. Un šeit ir izcils piemērs, ja, kāpēc pa vidu vajag inženierus, kuri var to kasti izģērt. Rīgas Tehniskajā universitāte var viņu visu komerciālo kasti izlikt visas iekšas uz optiskā galda un šo mazo štruņķiku nomainīt uz to, ko šeit mūsu zinātņu mājas laboratorija uztaisīs Jānis Alnis. Ja? Vai Cietvilu fizikas institūta fotonikas čipu. Ja? Ja. Un tas arī ļoti svarīga dimensija, kā jūs dzirdat, mēs šeit mācamies sadarboties pāri kaut kādām varbūt vēsturiskajām robežām un tāpēc arī vajag visu to ķēdi. Ja? Zane uzmanīgi klausījās un prātoja, ko man ar šito visu iesākt. Tad jautājums arī, kas šobrīd interesē biznesa vidi? Kas ir tās lietojamās lietas jau un kas, tavuprāt, ir tie galvenie attīstības virzieni? Jo šobrīd tiešām, pat iedomājieties, pat dzinēju attīstīšanā, autodzinēju attīstīšanā Scania ražo vienlaicīgi vai strādā pie 5 dažādiem principiem vispār, jā, degvielas vai dzinēju principiem. Nezinot, kas no tā viss iznāks, nemaz nerunājot par kvantu pasauli. Kādās jomās? Tu minēji medicīnu, mēs redzējām sakaru, mēs redzējām autobūvi. Kas vēl? Jā. Tātad, bet būtībā tas, kā šodien ir tas pasākums arī konstruēts, tas arī to industriju uztrauc. Tāpat kā jebkuru cilvēku. Pirmais, tātad, kas tās par tehnoloģijām ir? Tad viņi cenšas saprast. Viņi cenšas arī saprast caur vai nu apmācībām, caur partneriem, vai caur talantiem, tad noalgojot jaunus speciālistus, kas tieši šo virzienu pētīs. Vai nu caur iekšējiem vai ārējiem. Viņi mēģina saprast, kas tās par tehnoloģijām ir. Otrais, kur ir šī jau attīstības stadija, cik tālu viņas ir attīstītas. Tad gan mums, gan citiem uzņēmumiem, kā tehnoloģiju partneriem, ir jāizskaidro arī šie prototipi, ko ar viņiem var
uz doto brīdi paveikt, kādas problēmas atrisināt, ko arī attiecīgi nevar paveikt vēl. Tad, kad viņi jau ir sapratuši, ko var, ko nevar, protams, šis te jautājums, kas arī bieži vien no auditorijas izskan, bet kad tad varēs? Tad, kad man ir kaut kas jāsāk darīt, lai es būtu gatavs? Tad, kad es varēšu izmantot šīs tehnoloģijas. Un tie ir arī tie solīši, kam viņi iziet cauri, kad viņi saprot, ok, to varēs izdarīt, varbūt. Jā, protams, nevienam nav kristāla lodes, un mēs nezinām, vai pēc 5, 6, 7 vai 12, 20 gadiem. Bet tomēr, kad mēs esam drošāki par to, ka mans plāns ir tāds, ka es darīšu šo, bet ja es dzirdu, ka jau šobrīd ir jau advancētāks dators, tad es varu savu to ceļa karti pielāgot, un es jau esmu tajā ceļā, lai es kļūtu gatavāks. Pat ja es vienkārši sēžu un gaidu, es nevaru, mani var jebkas pārsteigt, kā ģeneratīvais mākslīgais intelekts. Jo mākslīgais intelekts ir visu laiku bijis jau līdz šim. Un tad pēkšņi, kad šie te modeļi parādās, pēkšņi uzņēmumi arī vairs nezinu, kur tad viņus pielietot. Bet mākslīgais intelekts vienmēr ir ar mums bijis. Un tad tas ir tas, ko industrija šobrīd dara. Viņi cenšas atrast atbildes uz šiem jautājumiem un pēc iespējas vairāk tā kā viņu tajos pielietojumu gadījumos. Jo, lai nav tā, ka viņi varbūt dzird, kad tas pielietojums tikai medicīnā, tad varbūt man tas nav aktuāli. Bet saprast, ka tu zini, uz ko šīs tehnoloģijas ir spējīgas, tu arī vari saprast, vai tavā nozarē ir tādas problēmas, kuras šobrīd es nevaru ar esošām tehnoloģijām atrisināt un kur varētu šīs tehnoloģijas palīdzēt. Kamēr stāsts par algoritmiem, es saprotu, tur tātad ir viss vairāk vai mazāk loģiski secīgs, bet, ja stāsts par pašām tehnoloģijām, tīri hardware līmenī, vai nevar nonākt situācijā, kā savulaik bija ar Blu-ray un DVD, kur beigās tā kā Blu-ray uzvarēja un tad īstenībā uzvarēja MP4. Un viss, beidzās vispār visas tehnoloģijas. Tāpēc varbūt arī par ātru to kvantu skaitļotāju sāk Latvijā būvēt, bet jāsaprot pamati visiem. Pagājuši gadu bija tāds negaidīts zinātniskajā kopienā pavērsiens lielais notikums, ka tā tehnoloģija ar Rydberga atomiem, kuras ļoti labi izprot fundamentāli līmeni arī mūsu lāzera centrā, izrādās vairāk kubitu un precīzāk, un jau pirmie kļūdu korekcijas elementi, kad visi uzskatīja, ka priekšā ir supravadošie kubiti pieņems. Tā kā tas ir lietu stāvoklis, kas ir ļoti labi jāsaprot. Mēs nevaram to pātrināt, būtiski pātrināt vai būtiski bremzēt. Visi grib redzēt to kristāla lodi un saprast, kur tad jāfokusē tie resursi. Rihards ir uzmanīgi klausījies jūsos visos, arī prezentācijās. Un tagad jautājums, kā tev tas viss izskatās? Pirmkārt, vai mēs kaut ko palaidām garām par to, kas jau notiek? Un otrkārt, uzreiz varbūt būtu pirmais, kas atbildētu uz jautājumu, kāpēc Latvijai nepieciešams kvantu tehnoloģijas, ko tas Latvijai dod? Aizviet, Rihard. Wow. Gan arī izklausījās, ko te dari. Es gribētu teikt, ka varbūt iezīmēšu sākumā, ko mēs kā grupa vispār darām, kas ir tā galvenā problēma un kāds iet kopā ar kvantu tehnoloģijām. Tad droši vien visi klātesoši arī esat pamanījuši, ka ir fantastisks progress tehnoloģijās. Ja salīdzinām to, kas bija 10 gadus iepriekš, tā kā kaut vai telefons kabatā ir attīstījies fantastiski. Un cilvēkiem mums tīri dabiski būtu domāt un just, ka tehnoloģijas arī turpinās attīstīties. Un man par laimi, mums par laimi, ja runā piemēram par pusvadītāju tehnoloģijām, tad sāk jau zvanīt tie pirmie zvaniņi, ka varbūt attīstība sāk piebremzēties. Galvenokārt dēļ fizikas. Un, ja godīgi, esmu ļoti priecīgs, jo tas dod mums īstenībā kā pētniecības grupai darbu. Tātad mums ir jārisina tādas problēmas, lai varbūt tos algoritmus mēs spētu turpināt attīstīt. Arī, piemēram, runājam par to pašu mašīnu mācīšanos. Ja, piemēram, tehnoloģija tā attīstība apstājās, tie jaunie modeļi jau ir lielāki un lielāki. Viņus ir jāspēj realizēt. Un tad būtībā tas, ko mēs darām, mēs cenšamies izdomāt jaunu elektroniku vai jaunu veidu, kā mēs algoritmus varam realizēt elektronikā, lai tas tomēr turpinātu attīstīties. Tas tā kā sacensība mazliet pašam ar sevi varētu. Bet tad sanāk gandrīz vai esošo tehnoloģiju, taustāmo tehnoloģiju ietvaros turpināt attīstīties, bet ir jauniem algoritmiem? Jā, lielā mērā tas ir tas, ar ko kur ir mūsu tā kā specializācija. Bet, kas saistās tieši ar kvantu tehnoloģijām, mēs darbojamies tieši ar kvantu sensoriem. Šodien bija brīnišķīga prezentācija par NV centru dimantiem. Tad tā ir tehnoloģija, kur mēs darbojamies. Un
Ja jūs arī, es pieņemu jūs arī, kad nāksiet ekskursijā šeit, tad jūs pamanīsiet, ka fizikiem ir tā tendence, ka jā, visi mērījumi, viss tā ir īstenībā laboratorijas iekārtas, un tā sistēma var būt pat tāda ļoti liela. Un ja mēs runājam par tādu reālu pielietojumu, tad tie NV dimantu centri īstenībā ir ļoti tuvu. Tur patiešām ir arī no biznesa puses ir milzīgi interesi, jo to reāli var, jau tādu sajūtu, ko to var sataustīt, jau var ielikt kaut kur iekšā. Un tad tas, ko mēs darām, mēs tīri no elektronikas puses cenšamies to sensorus pataisīt mazākus un ātrākus. Tad mums ir vairāki pielietojumi, ko mēs starptautiskos Eiropas projektos arī realizējam. Viens ir arī, kā šodien minēja, ir par to lokalizāciju. Tikai mūsu gadījumā ir lokalizācija nevis izmantojot zemes magnētisko lauku, bet vēl aizvien izmantojot, bet varbūt bez kartes. Teiksim, ka ir robots kādā alā, un viņam ir jāspēj, teiksim, dūmos sevi atrast. Jā. Tad viņš var magnētisko lauku izmantot, lai būvētu dinamiski tādu karti. Vai cits pielietojums ir motoru kontroli. Jā. Ja mēs runājam par tādu lielu laboratorijas, tā teikt, setupu, tas viens mērījums var prasīt tur, praktiski kāds 100 milisekundes, lai dabūtu varbūt vienu to mērījumu punktu magnētiskā lauka. Bet, ja mēs varētu to izdarīt ātrāk, tad varbūt katrā mašīnā ar laiku būtu kāds sensors, kas palīdzētu detektēt, vai drīzumā motors, tā teikt, noplīsīs. Jā. Jau šobrīd, kas ir interneta tehnoloģijās, no sākuma visi mobilē telefoni gāja uz arvien mazāku izmēru, pēc tam uz arvien lielāku izmēru. Kāda tā situācija šobrīd? Kā izskatītos reāli lietojami ierīci, piemēram, tajā pašā automašīnā? Kas tas tāds ir? Tas ir kāds iespraužams puļķis, tas ir kaut kas iemontēts kaut kur dzinējā? Kāds izskatītos? Jā, tā pirmā iterācija, es teiktu, ka tā elektronika, vismaz kā mēs tagad strādājam, elektronika atdalīt no paša sensora galvas, tad motoru vījumos būtu tāds mazs puļķītis, kur notika praktiski visa mērīšana, un elektronika ar to nodarbotos. Bet nākotnē arī tādā varbūt, protams, mums gribētos domāt, ka 10 gadu laikā, bet nekad jau nevar zināt. Ir arī doma, ka varbūt tā teikt, tā visa mērījuma sistēma varbūt pat varētu būt iekšā čipā. Tad tas reāli varētu būt pat kā telefonos. Mums ir atsevišķs čips priekš kaut kādu, tā kā akcelerometru, kaut kādu, teiksim, mērījumu. Tikpat labi tas varētu arī būt kontu sensors. Bet, tas ir ļoti tālu. Jā, to es saprotu, bet tas būs cilvēks, kurš neko no kvantiem nesaprot. Viņš tev prasīs vienmēr, kad es to varēšu nopirkt veikalā. Tas ir viens no jautājumiem, un kā tas izskatīsies, un ko es ar to darīšu, un cik tas maksās. Pretī jautājums, cik to ir naudas. Varam jau pirkt arī tagad. Mēs tieši dosimies, mums arī ir kolēģi Vācijā, tad mēs dosimies pieņem, un mēs gribam varbūt, teiksim, tā sensora galvas kopiju atvest pie mums, lai mēs arī varam patestēt, nomērīt un būtu baigi forši. Sensora galvas kopija kādu 7000 maksās, jā. Okay. Jā. Labi. Tagad runājot, visu dzirdot, Zana, vai tev ir parādījies kāds jauns komentārs, kāda būtu Latvijas ieguvuma tieši uzņēmēju darbībā, kur tu vēl redzi visam šim pielietojumam, bez tā, ka mēs gatavojamies tam lielajam brīdim, kad tagad taustām varēs to darīt? Pārējot uz ieguvumiem, domā tūlītē ieguvumi, ja? Kaut vai paredzami ieguvumi, teiksim tā. Tā viennozīmīgi ir priekšrocība attiecībā pret kādiem konkurentiem, kas nozarē ir. Tad iegūt šo priekšrocību. Jau Accenture pētījumi, teiksim, pēc pandēmijas uzrādīja lielu šo atšķirību starp uzņēmumiem, kas bija pirms tam ļoti investējuši digitālajās tehnoloģijās un infrastruktūrā. Tas atkal man patīk ciparos kaut ko ielikt. Tas bija 5 reizes liela atšķirības starp uzņēmumiem, kam jau bija ļoti daudz procesu digitalizēti, no tiem, kas tad centās, ka viss ir jāaiziet attālināti kaut ko piesteigt. Par ģeneratīvo mākslīgo intelektu noteikti dati vēl tikai parādīs, kāda ir tā atšķirība. Tad, šobrīd tas ir pirmais iegūms, ko es redzu, kad vienkārši šobrīd mēs nodrošinam to, ka arī būs tā priekšrocība šo tehnoloģiju pielietošanā, kad jau viņas varēs komercializēt un mērogot. Tad priekšrocība pret konkurentiem. Kas vēl? Noteikti tīrais, tāds tas inovatīvā vide, jau kā mēs runājam, bet ja viens piegādātājs, viņa ierīce nestrādā, varbūt tas būs cits, vai kāda startupa kvantu dators būs tas, kurš vislabāk. Kad šie uzņēmumi jau būs pāreksperimentējuši ar dažiem, arī būs tā, ka nebūs tā, ka viņi paļausies uz vienu piegādātāju. Viņi orientēsies jau tajā ekosistēmā, jau tajā vidē. Tad jau būs
Un tad varēs attiecīgi, arī viņu jau iespējams tās problēmas un algoritmi būs jau iztestēti uz dažādiem, un tad pielāgot, un vieglāk pielāgoties, jo ļoti lielas problēmas gan uzņēmumiem, gan cilvēkiem, kā tādām būtnēm, ir tieši novērojami pielāgoties pārmaiņām. Tāpēc pat Accenture tad devīze, kad mēs drive the change. Lai tev nav jāpielāgojās, tu viņu radi to nākotni. Mēs radam, un mēs vēl mākam viņā arī navigēt un orientēties un izdzīvot. Jā. 3 iniciatīvas tēviem vai krustāviem. Man jautājums ir, kāda šobrīd ir sadarbība ar Latvijas uzņēmumiem, ar valsti, kā tas ietekmē Latvijas ekonomiku jau šobrīd? Vēl bez tā, ka pie mums brauc ļaudis mācīties, kaut ko mērīt, saprast, kā tas strādā un tam līdzīgi. Droši. Labi. Visi grib šobrīd un tagad. Ja? Jau šobrīd tas ir būtiski uzlabojis iekšējo vidi tiem, kas no dažādām pusēm nāk. Cilvēki sāk labāk saprasties un strādāt efektīvāk. Un te varbūt tā, es gribu atsekt to tēzi, ko es savā slaidā ieliku kā virsrakstu, kā kvantikā, katalizators valsts konkurētspēja, mūsu konkurētspēja. Ja? Katalizators ķīmijā ir viela, kura pati neizlietojas tajā ķīmiskajā reakcijā, bet padara to ātrāku un veiksmīgāk. Ja? Jo eventuāli biznesam nav svarīgi, kas ir tā par bitiem vai kubitiem, kas dod to priekšrocību. Ja tas strādā, tad mēs ejam uz priekšu. Ja? Tas vien, ka mēs pie viena galda ļoti konstruktīvi sarunājamies, un tad jau tās miedarbības mūsu lokāla ekosistēmā ļoti straujas. Tur jau arī tā priekšrocība, ja, ka no katra mūsu lielāka eksportējoša uzņēmuma galvenā tehnoloģija speciālista līdz zinātniekam, ja mēs to ceļu būsim kaut vai par vienu posmu saīsinājuši, mēs būsim katalizējuši mūsu kā valsts konkurētspēju. Ja. Šī joprojām ir tāda vispārīga atbilde, droši vien profesors no fundamentālās fizikas puses nemaz uz labāko nav spējīgs, tāpēc došu vārdu maniem kolēģiem. Tas es saprotu, viss skatās uz mani. Īstenībā es tomēr paturpinātu arī to, ko Vjačeslavs teica, tā numur 1 lieta ir sadarbība. Jo es domāju, ka ne kvanti, bet lielas lietas notiek, ka mēs sākam sadarboties, nevis konkurēt, bet sadarboties. Tā ir ļoti liela atslēga. Tomēr. Otrs ir tas, mēs nezinām, kas notiks, teiksim, tajā telekomunikācija, kriptogrāfijas un saistīto lietojumu visā tajā kompleksā, kas nav tikai tā kvantu atslēga, tur ir vesela programmatūras steki, kas to visu aiznes līdz tām mobilajām tālrunam un vēl kaut ko. Tā ir milzīga ietekme uz mobīlu operatoru darbību kā tādu, vispār arī drošības ziņā. Vēl mēs nezinām, kāda būs tā ietekme, bet visi šie spēlētāji saprot, ka tā kā Zane teica, ja mēs ar to nodarbojamies, mēs esam iekšā spēlē, un mēs ātrāk par visiem sapratīsim to reālo iespēju, kur viņa ir un kā viņu izmantot. Un te atkal ir liels prieks, ka tā sadarbība patiesībā ir patiešām iegriezusies ļoti labi. Ja? Un ir tā, ka es nebrīnīšos, ka Mikrotiks būs ielicis saviem konkurentiem zināmu kloķi, ja? Teiksim, izmantojot tieši kvantu kriptogrāfijas atslēgas savās telekomunikāciju iekārtās, ja? Piemēram. Viņi minēja, un tāda ir publiska informācija, ka ap jūniju gaidām jaunu produktu. Nu, redz, jā. Tad viss notiek. Tad patiesībā tas, ko arī Vjačeslavs teica, no tehnoloģiju viedokļa visi mēģina saprast, kur tos kvantus izmantot. Visi zina, magnētiskā lauka mērīšanā, tas nav šaubu. Bet kas ir interesanti, ko Vjačeslavs pieminēja metroloģiju, jo ja mēs mākam kalibrēt noteiktā laikā pa vienam elektronam izšaut, mēs zinām, cik ir, un mēs varam kosmosā pavadonī uztaisīt iekārtu, kas viņu pašu kalibrē. Viņam nevajag sūtīt lejā uz Zemi, ievest laboratorijā, viņam jau meteoroloģijas instruments ir viņā iebūvēts, jo viņi jau pa laikam aizpeld, kā visas elektronikas iekārtas, vai ne? Un viņu vajag pa laikam pārkalibrēt, vai ne? Un, tur kaut ko vajag darīt. Un tas patiesībā ir, piedodiet, šodienas bizness, jo tas, ko kvantu meteoroloģijā taisa, tas nav ļoti tālu nākotne. Tā pavisam nav ļoti tālu nākotne.
Jā, varbūt es varu nedaudz iekomentēt. Man liekas, arī tāds kā varbūt analogija, ka ļoti bieži arī var dzirdēt, tā teikt, arī varbūt no tādas valsts amatpersonu puses, ka Latvijai vajadzētu kā Taivānai. Jā. Ka Taivāna ir pusvadītājs fantastisks piemērs, ir modernākā tehnoloģija pasaulē pie viņiem un fantastiski, bet ja kāds papēta, kā tas sākās, tad bija ļoti līdzīga situācija. Tā kā tad, kad viņi to uzsāka, liela daļa nemaz neticēja, ka kaut kas vispār tāds ir iespējams. Tas biznesa modelis, ko viņi ievies, tur, man liekas, pat IBM bija viens no cilvēkiem, no kompānijām, kas viņus apsmēja. Pēc tam viņi kļuva par galveno viņu pasūtītāju. Šī varbūt, kas zina, varbūt šī tā vieta, kur tas sāks. Jā. Runājam par cilvēkiem. Cilvēki ir, kā mēs dzirdējām, šaurais kakls. Jā, visur, visās jomās, nozarēs, visur. Kas ir tie cilvēki, kuriem vajadzētu sākt lūkoties šajā virzienā? Kas viņiem ir jābūt ko viņiem jābūt gataviem darīt? Kas viņiem jāmācās? Kurā vietā? Kas tie ir? Uz universitātes puses, ko mēs varam piedāvāt. No universitātes puses mēs varam piedāvāt studiju moduļus gan bakalaura, gan maģistra programmā. 5 kursus bakalaura programmā, aptuveni tikpat maģistra programmā. Tā kā pie mums var iemācīties gan kas ir kvanta algoritms, gan tāds, tā skaitā tāds diezgan sarežģīts un, kā angliski teikt, advancēts lietas. Var iemācīties arī, kas ir tie near-term kvantu datori un var iemācīties viņus paprogrammēt. Es varbūt vienkāršā valodā pateikšu. Es domāju, ka patiesībā tā ziņa skolēniem, šodienas skolēniem ir, ka šeit, mīļie, Latvija ir viens no pasaules centriem. Precīzi. Un patiesībā jums, lai jūs studētu kvantu algoritmus, jums nav jābrauc uz ārzemēm. Labākā izglītība šobrīd ir iegūstama šeit. Piedāvām ne tikai algoritmos, kas ir kvantu ierīces. Nedalāmies. Jā. Cilvēki mīļie, tur sēdē 2. kurs mūsu bakalaura. Viņi mani pārsteidz, viņi skrien uz priekšu, man arī jābūt formā. Ja? Viņi atgādina lokomotīvas, kurām sliedes ir jāliek priekšā. Ja? Tas praktiņš, ko viņi kvantu dienai izdomāja, mani pārsteidz līdz sirds dziļumiem. Oskars Rudzīts, 2. kursa students. Ne tikai izprata to BB 84 protokolu, ne tikai saprata, kā no magnētiņiem uztaisīt tā, lai tas skolēns var pataustīt, bet viņi kopā, kā kurs, matemātiski spēja pierādīt, ka viņš ir ekvivalents īstai mantai tikai to Heisenbergu. Ko es ar šo gribu pateikt? Es ar šo gribu pateikt, ka izglītība ir galvenā, puse ir tur teorijas un tā specifiskas lietas, ko mēs tagad varam, bet mēs negribam, lai mūsu studenti savos darbos atkārto mūsu promocijas darbus. Mēs gribam, lai viņi mūs apsteidz, un kopīgi mēs arī šo vidi veidojam. Un tas pievienotā vērtība no tās smalkās pētniecības, ko var tur prezidentam atrādīt, bet tikai 5 cilvēki pasaulē saprot, kas tur iekšā ir tas, ka pie tās līdzdarbojas studenti un ar praktisku darbību saprot, ko nozīmē būt labākajam. Un tad viņi aizies un būs labākie tur, kur mēs vēl nezinām. Ja? Un mēs tam gatavojam augstnes. Visu, ko mēs šobrīd varam izdarīt. Ja visi būtu tik gudri un zinātu, ka mēs savus telefonus glāstītu, ja, tad jau sen te būtu uzbūvēta rūpnīca. Ja? Ja, bet tā ir dabas, jāpieņem daba tāda, kāda viņi ir, pat ja viņi nesaprot. Ja? Bacot, var gadīties, ka kāds no Latvijas vidusskolēniem aizbrauc studēt uz ārzemēm kvantu nozari, un viņi atsūta apakaļ mājās, sakot, ka te nu būs labāk, gudrāk un ātrāk. Nē, es nesūtīšu, tāpēc, ka viņiem arī vajag gudrus cilvēkus. Tur ir tā vieta atslēga. Ļoti labi šādus apzināmies un gatavojam viņiem vietu. Mums pamazām ir jānoslēdz mūsu diskusija, tāpēc es gribētu, lai jūs padomājat par kādu aicinājumu, ko jūs katrs gribētu izteikt skatītājiem, kas mūs skatās gan attālināt, gan klātienē. Tieši aicinājums uz rīcību, runājot tieši par gan fundamentālo zinātni, gan par pielietojamību, gan par to, kas jau šobrīd strādā. Es noteikti gribēšu no Večeslava dzirdēt arī kādu uzaicinājumu, ko darīt tālāk pēc šīs dienas, jo ar šo dienu viss nebeidzas. Galu galā iniciatīva turpinās un arī notikumi turpinās. Būs iespēja šeit klātesošiem apmeklēt arī laboratorijas, kā mēs dzirdējām. Bet tas viens jautājums ir tāds, kas mūs nākotnē sagaida? Kas ir nākamais solis? Es saprotu, ka tas viss ir miglā tīts un tomēr. Pie kā jūs šobrīd strādājat? Mēs tagad valde ejam pie tā jautājuma, kas ir tie soļi, ko mēs gribam iedot auditorijai aiziet prom, vai vēl pirms tam ir pirms jautājums? Tas drīkst apvienot, droši, Zana apvienot. Es apvienošu vēl kopā ar iepriekšējo. Tad pie man
galvenie ceļvārti. Tiem cilvēkiem, kas ir vēl tādi brīvie putni, studenti, skolēni, kuriem nav nekādu profesionālu atbildību, ja viņi saklausa šajās tehnoloģijās, vienkārši kaut kādu cilvēcisku interesi, ka viņi grib izzināt to dziļāk, ja viņiem jau ir interesi par eksaktajām zinātnēm, vai tā ir datorzinātne, fizika, ķīmija, elektronika, tad jā, neapstāties pie tā klasiskā, bet paskatīties, ko vēl, kāds ir vēl iespējas. Jo tieši tā arī, kā profesors Ambēns stāstīja, tas tā kā viņš nonāca pie kvantu algoritmiem. Sākot ar datorzinātni. Tad, kuram jau ir interese par eksaktajām zinātnēm, būs interese, ir vērts ieskatīties un papētīt vairāk šīs tehnoloģijas. Tiem, kam savukārt jau ir profesionāls atbildības un kas jau strādā kādā nozarē, attīsta produktus, pakalpojumus, jebko, tad viņiem jau jāskatās no savas tās profesionālās prizmas. Tad par to, ko mēs šodien centāmies nokomunicēt, kuri ir tie izaicinājumi tajā nozarē, kur šī brīža tehnoloģijas, vienalga vai tie ir klasiskie datori vai citas ierīces, superdatori, nevar vēl pilnībā atrisināt, jo tieši jūs būsiet tie eksperti, ķīmiķi vai materiāla zinātnieki un plānotāji, loģistikas eksperti tajās nozarēs ar 10, 15, 20 gadu pieredzi. Viņi atnāks un viņi pateiks, jā, mēs šos visus gadus cenšamies atrisināt šo, vai šeit mums ir resursu zudums, būvējot baterijas un citus. Un tad, tad mēģināt to savienot, vai šo problēmu var atrisināt ar kvantu tehnoloģiju vai nē. Un jums būs nodarbošanās ilgam laikam atbildēt šo jautājumu. Līdz laika galam. Jo nekādas jaunas paradigmas nebūs. Kvanti būs. Tieši tā. Labi, paldies tev, Zani. Jā, droši, jebkurš. Tā kā jautājums, pie kā mēs strādājam? Vai pie kā jūs strādājat un aicinājums uz rīcību? Jā. Mēs samazinām energopatēriņu, izmērus, un nākošais solis ir arī tāda references arhitektūra, references vispār čips priekš kvantu sensoru mērījumu tieši NV centriem. Tas ir tas, pie kā mēs strādājam. Bet kā novēlējums, es teiktu, man ļoti patika, ka bija bilde ar Feynmanu, vispār liels fans. Un ir arī lieta, ko es viņiem parasti no studentiem saku no Feynmana, un tas, ko viņš teicis, ir, ka īstenībā, jebkas ir interesants, ja jūs pietiekami daudz tam vēršat uzmanību, ja jūs tajā ieiet pietiekami dziļi. Un tas droši vien ir aicinājums visiem, kas tagad studē vidusskolā vai mācās vidusskolā, studē pirmajos kursos, tad zina, ka īstenībā tas viss, ko jūs darat, ir ļoti, ļoti interesanti. Tā kā vajag vienkārši ieskatīties iekšā. Paldies tev, Rika. Jā, droši. Es varu paturpināt. Jā, Gunta. Mēs šobrīd strādājam pie kvantu materiālu izpētes. Mums ir jaudīgas zināšanas jaunu materiālu sintēzei, iegūšanai un pielietošanai, prototipu izstrādei. Tie ir atomāri plāni, kvantu materiāli, kuri nākotnē aizstās šīs izsīkstošās silīcija tehnoloģijas. Un mans tāds novēlējums būtu studējiet Latvijā, jo mums te viss notiek. Paldies! Jā, šeit drīkst aplaudēt. Es varētu paturpināt nedaudz to iepriekšējo. Es domāju, ka mums ir patiešām jebkura joma patiesībā ir interesanta. Arī šī joma ir interesanta. Un, ziniet, reizēm ir tā, ka mums patīk apskaust tos cilvēkus, kuriem ir ļoti paveicies. Viņam paveicās. Jūs ziniet, mīļie, jebkuras veiksmes pamatā ir ilgs, sūrs, nežēlīgs darbs. Ja? Tas nozīmē, ka patiesībā dzīvē nav vieglu nozaru, ja tu kaut ko gribi sasniegt. Tā ir tāda viena ziņa, ko es gribu visiem pateikt. Otra ziņa ir tā, varbūt jūs tiešām atslēdzāties pie Vjačeslava 3., 4., 5. vai 6. slaida, bet patiesībā ir tā, ka, ja mēs sistemātiski šo lietu studējam, tur nekā ļoti sarežģīta nav, bet tur paverās tādas perspektīvas, kuras tu ieraugot, saproti, wow, kāda ir tā pasaule. Un tas, ko es novēlu, ir satikt šo wow momentu, un viņu nepazaudēt, bet visādi citādi mēs strādājam pie tā, lai tā sakot, tas, ko mēs gribam, patiešām notiktu.
Jo, ja tehnoloģija attīstība apstāsies, būs liels problēmas. Mums nepietiks elektroenerģijas, lai uzglabātu visus datus, viņus pārraidīt, apstrādāt, vēl tur kaut ko darīt. Ja? Jo kaut kas ir jādara jebkurā variantā. Mēs visi gribam braukt ar elektromobiļiem. Mīļie, tur ir tādas tīkla menedžmenta problēmas, kurā līdzšinējiet, tur var tikai, tā sakot, paskatīties. Visur, kaut kur mums ir vajadzīga kaut kāda izrāviena. Un ir labi, ka šeit mums caur šo iniciatīvu patiesībā ir izveidojies tāds ekscelences koncentrācijas centrs. Ir labi, kad industrija uz to ir ļoti pareizā veidā pavilkusies. Ir labi, ka tas viss veido tādu sinerģiju, kurā 2+2 ir 5. Un skatoties arī patiesībā vairāk, ja? Uz šo dienu arī skatoties par sinerģiju runājot un par to paveikšanos, atgādinājums, ka latviešu valodā vārds veiksme ir cēlies no vārda veikums. Jā. Exactly. Lūk, mēs šeit šodien runājam par to veikumu, kas ir izdarīts, tāpēc mēs šodien šeit varam par to runāt. Profesor Ambaini, kas ir jūsu tas novēlējums un nākamais solis, un pēc tam jau Vjačeslavam būs jāaicina visus pārējos rīkoties tālāk? Jā, es pareklamēšu pasākumu, ko mēs plānojam palaist rudenī. Tātad vairākās Eiropas valstīs ir tāda programma Quantum Quest, jeb kvantu izaicinājums, 5 nedēļu kurs par kvantu skaitļošanas pamatiem priekš vidusskolniekiem. Viens no šī kursa autoriem, starp citu, ir latvietis Māris Ozols šobrīd. Mūsu absolvents šobrīd Amsterdams universitātes docents, tā kā mēs sadarbībā ar viņu plānojam šo kursu pārtulkot latviski un nākamajā rudenī piedāvāt Latvijas skolniekiem, tā kā sekojiet informācijai. Paldies! Nu, un pirms noslēdzošiem vārdiem atgādinājums. Pirmkārt, paldies visiem, kas piedalījās, un paldies runātājiem, kas šodien šeit ir. Ar tādu milzīgu izaicinājumu saprotami to izstāstīt arī cilvēkiem, kuri tikai sākuši par to interesēties. Mēs gribam pateikt paldies arī organizatoriem Latvijas kvantu iniciatīvai, kuras sastāvā ir Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās Universitātes, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta un Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūta pārstāvji un arī uzņēmēju pārstāvji. Aplausi jums! Nu, un tālāk. Kas notiek tālāk? Vjačeslav, lūdzu. Paldies jums, draugi. Paldies par uzmanību, paldies par izturību. Mums pašiem tas arī ir eksperiments šādi kopdarboties un mēģinot parādīt kaut ko, kas ir lielāks par katru no tās sastāvdaļām. Ja? Dodiet atgriezenisko saiti. Pavisam konkrētas lietas. Es pilnīgi pievienojos tam, ko mani kolēģi ir pateikuši. Skolēni, atsaucaties, trenējiet sevi patiku pret darbu, metaties iekšā sarežģītajās lietās, kur nekas nav skaidrs, un atrodiet to stūrīti, ar kuru var sākt ķibināt. Mēs palīdzēsim kā? Ja? Pasākumi skolēniem vienu Andris pareklamējis, es jau esmu pareklamējis, ir arī citās augstskolās un institūtos, un atrodiet tos cilvēkus, ar kuriem pirmkārt jums ir forši, otrkārt jūs darat kaut kādas lietas, kas jūs aizrauj, ja? Lai tā dzirks piešķiļas. Tas ir numur 1. Numur 2. Protams, ka mūsu studiju programmas ir labākās pasaulē, citādi nevar būt, jo mēs tās kopradām kopā ar jums. Ja? Un tur to kritiskās masas efektu var piedzīvot. Savukārt tā sacīt, cilvēkiem ar atbildībām, kā Zane ļoti labi iezīmēja, ja? Mēs rīkosim rudenī Latvijā pie 5G teritoriju arī tieši kvantu tehnoloģiem veltīto pasākumu. Mums tajā ļoti palīdz Neils Kalniņš un visa tā 5G teritorija konference. Mēs labi apzināmies, ka mēs esam Eiropas ekosistēmā un tad centīsimies tās aktuālākās tendences šeit uz Latviju atvest, lai mēs varam vēl labāk saprast, kā mēs no dažādām pusēm varam saprasties un iesildīties arī tam lielajam pasākumam, ko var salīdzināt ar Olimpiskajām spēlēm, ja Quantum Information Processing konference 26. gadā. Nu, un tad, protams, es ļoti ceru, ka turpināsies, ja, jo iniciatīvu vajag iesākt un tad izvērtējot, kas no tā ir izdevies, būvēt nākamo ceļa posmu. Kā jūs atrast sociālos tīklos? Kā mums atrast Quantum Latvija LULV, latviešu valodā un angļu valodā. Latviešu valodā arī mums jāsadarbojas ar valodu projektu, jo latviešu ir tā valoda, par kuru
par kvantiem runā visvairāk. Ja? Un mēs arī kopjam terminoloģiju. Tātad mājas darbs Niskam izdomāt labu atveidojumu. Tātad quantumlatvija.lv, Latvian Quantum Initiative vai Latvijas kvantu iniciatīva Facebookā un LinkedInā. Ja? Tur laikam esam klāt un rūpējamies, lai visas svarīgas ziņas noteikti aizietu, bet, protams, arī mūsu partneru mājaslapas viņa attiecīgajām auditorijām. Stāstīs par jaunumiem. Paldies jums! Paldies! Paldies! Turamies tieskārt!